Optibet Telefutbola virslīgas 9. kārtas spēle noslēgusies. FC Nikeris uzvar pār FK Madona 10-2. Vitālijs Voskāns, kā mums galvenais treneris, ar mums kopā, kā arī Dāvids Siliņš, FK Madonas vārdsargs. Varbūt varam, Dāvid, ar tavu komentāru par spēli, pirmās sajūtas. Jā, kā jūtaties? Laikam, es atļaušos teikt, ka rezultāts varbūt pat neatspoguļo to spēles gaitu. Viņi iesita savus momentus, mēs neiesitām savējos. Un es varu teikt, pirmais puslaiks, tāds, man liekas, tās mazās traumiņas Klāvam un Markusam, man liekas, tā bišķi to spēle, tā kā, es nezinu, salauza mūsējie, nezinu, jaunie spēlētāji varbūt tā nolaida galvu un kaut kur izslēdzās, un tad sabira tie 2., 3., 4., man liekas, 5 vai 6-2 beidzās pirmais, 6-2 beidzās pirmais. Un sabira, un mēs jau tikai metāmies atspēlēties, un Kuldīgai tikai nācās nostāties labi aizsardzībā, un pēc tam pretuzbrukumos iesist savus momentus. Jā, Vitālij, jūsu komentārs par spēli? Labvakar visiem. Visu cieņu mūsu pretiniekiem, Maliči. Mums tagad divas spēles izbraukumā. Jā. Atbrauc ne ar visu sastāvu, teiksim, ne ar pilnu sastāvu. 12 spēlētāji, ka tur bija noraidījums arī spēlētājiem. Rīt jau spēlēt ar Nīcu, jā, būs ļoti grūti. Ja skatos, agrāk mums arī bija visu laiku sākums ļoti tāds grūts ar Madonu. Pagājušajā gadā arī mēs pirmo puslaiku 0-0 izbraukumā pie sevis mēs zaudējām, ja atceros, 2-0. Jā, visu laiku grūti mums bija. Maliči ar visu cieņu. Mums šodien bija iespēja, teiksim tā, paspēlēt pirmo numuru, patrenēt, ja? Paspēlēt otro puslaiku mēģinājumu un otro pusi pirmā puslaika patrenēt arī to aizsardzību zonas aizbīja. Jau skatoties uz nākamo spēli ar RFS, ja, kur mēs spēlēsim vairāk otro numuru. Ja? Kopumā šodien paņēmām tos punktus, kurus mums vajag. Ja, un savu tādu uzdevumu uz pirmo apli, mēs teiksim tā, izpildījām. Ja. Domāju, ka mēs četrniekā būsim, skatos, ka vēl neizspēlēja visi mūsu pretinieki tieši visas spēles. Skatoties uz tojiem punktiem, es domāju, ka mēs četrniekā būsim. Jā, Dāvid, par sezonu kopumā pašlaik 1 punkts tikai turnīra tabulā jums. Prasīju arī Oskaram pirms spēles. Viņš teica, ka pašlaik grūti komandai saspēlēties, ka esot spēlētāji, kas par Rīgu, spēlētāji, kas atrodas Madonā, ka varbūt treniņi nav tik pilnvērtīgi. Kā tu varbūt redzi savas komandas sezonas sākumu? Man liekas, ja Kuldīgi, es varu teikt, viņai pagājušā sezonā, šajā sezonā viņa veica to nākamo pakāpienu jau tā kā komandas ziņā, tad, man liekas, mēs nostagnējām, mēs tā varētu nostagnējušies esam. Tas arī, man liekas, ir iemesls tajā, ka mēs netrenējamies kopā. Es nezinu, no pamatsastāvu varbūt 6 spēlētāji ir treniņos, kas notiek, un tad ir pārējie, kas par Rīgu un kas nevar ierasties, un arī tas spēļu grafiks sestdienās spēles. Vajadzētu kaut vai to trešo visiem kopā sestdienās, svētdienās uztaisīt. Un arī, es nezinu, viss tas kopsummējas, un tad ir tas, ka varbūt kaut kādā epizodē nepareizi nospēlējam, kaut kur fiziski pietrūkst, kaut kur izslēdzamies, un beigās ir tas 1 punkts, un kaut vai varējām mierīgi, uzskatu, pilnībā visās spēlēs aizsarties, izņemot, protams, lielos Rīgas punktus. Jā, paldies tev. Vitālij, arī palūkšu komentāru par pirmais aplis noslēdzies ar šo uzvaru atpakaļ 3. vietā turnīra tabulā. Kāds tev vērtējums par savu komandu? Laikam no malas izskatās pašlaik 2 rezultatīvākie spēlētāji mums Kristis Krūmiņš, Kristaps Jansons. Abiem 11 vārti jau pirmajā aplī, bet pašlaik abi 2, kā viņi laukumā izskatās, neizskatās, ka šo sezonu pirmo reizi viņi būtu salikt kopā. Izskatās, ka spēlējuši jau telefutbolu vismaz 5 gadus, tomēr tā ķīmija viņiem ir. Kā tev izdevies, laikam jauno komandu tā
salikt kopā? No trenera puses es gribētu tā pateikt, ka man negribās, lai man iesastu 1-2 spēlētāji vārdu gūtu. Labāk, ka visa komanda iesastu. No katra var gaidīt vārtu gulmu. Ja? Tas ir labi, tas trenim. Ja, ka kāds būs problēmas tur spēlētājs, Slims, ap to pašu Jansonu. Ja kaut kas izlidot, tad tu jau domā, ka kas tev tālāk iesatīs tos golus. Nē, vajag, lai būtu visa komanda tāda vienā līmenī. Ja? Runājot par to, ka jauni spēlētāji, jauni atnāca, viņi grib attīstīties, viņi braukā uz treniņiem, braukā no tālu. Ja. No Rīgas man no darba brauc vārdsargiem spēlētāji, no Tukuma brauc. Strādājam, un es redzu, ka kaut kā pa solīti drusku mēs ejam uz priekšu, un kaut kas mums iznās. Decembrī būs mums papildu spēki, es ceru, ka vēl atnāks 2-3 jauni spēlētāji, interesanti. Domāju, ka mēs tur papildināsim to sastāvu, būs vēl interesanti. Tā kopumā. Jā, paldies tās. Pats galvenais, ka viņi grib tiem jauniešiem attīstīties, un viņam ir iespēja kļūt izlasē, tas ir pats galvenais iemesls. Ja? Viņi grib tur. Varbūt pirmās es savā intervijā teicu, ka arī viens no tiem momentiem, ka jaunieši grib attīstīties, ka šodien ir mums 2 Rīgas komandas, kuras pelna naudu spēlētāji, kuri profesionāļi. Un treneri skatās uz tiem jauniešiem, uz tām komandām, kur ir jaunieši, lai papildinātu savu sastāvu. Varbūt kaut ko mums spēlētāji paņems nākamgad, un viņam jau būs labi. Tas ir viņa motivācija. Beigās gribu abiem jums varbūt tādu līdzīgu jautājumu. Sāksim ar Dāvidu. Vienāds jautājums, bet Vitālijam es vēl pielikšu komentāriņu nelielu. Dāvid, pret RFS futzalu zaudējums jums ar 20 vārtiem. Pret Rīga futzala klubu man šķiet 16 ielaidāt. No malas cilvēki runā dažādos raidījumos, arī izsakās, vienmēr pieminot tavu futbolu virslīgu, bet tur jau Rīgas komandas un pārējie. Kāpēc Madona grib un kāpēc Madona spēlē virslīgā? Jo skaidrs, ka tas nav rajona čempionāts. Protams, ir šīs sāpīgās spēles pret lielajām Rīgas komandām, bet varbūt no tavas puses kā individuāls, varbūt no komandas var pateikt, kādēļ startējat virslīgā. Viss jau sākās pagājušajā gadā, kad bija tas piedāvājums, ka var spēlēt virslīgā, un visi norunāja. Tā kā Klaus, visi pieredzējušie spēlētāji. Ja mēs spēlējam virslīgā, mēs spēlējam jauno dēļ, lai viņiem ir tā iespēja jau, piemēram, izlasē tikt vai kaut vai RFS vai Rīgā futzala klubā tikt, un tāpēc mēs arī spēlējam. Pret RFS mums pussastāva nebija, pret Rīgā FC. Tur ir tā lieta, kad to komanda sastāv no daudziem jauniem spēlētājiem. Viņiem tā, varbūt es pat teiktu, tā mentālā, pēc, jau 8-0, jau tev vairs, negribās vairs līdz galam, tu kaut kur jau aizdomājies, jau pazaudēji. Pret tādiem klubiem tev jābūt 100%. Jādomā visas spēles garumā, tu nevari vienkārši kaut kur aizdomāties, ko viņš tagad darīs. Tev jākoncentrējas. Un tas varētu būt tas pie tiem lielajiem rezultātiem, bet nav jau tā, ka mēs pret Jēkabpili par pārējiem visiem klubiem līdzīgas spēles. Mēs pret TFK Salaspili 2-2 nospēlējām, kas pagājušajā gadā ieguva bronzu. Nav jau tā, ka mēs tur esam nenormāli outsideri. Pagājušajā gadā jau mēs arī iespēlējāmies un beigās regulārajā sezonā savācām savus punktus un tikām play-offā iekšā. Vēl pussezona priekšā. Jā, paldies tev. Vitāli, ātrāk attīstīties, tas pats, tādām komandām jābūt. Ļoti labi, ka tādas komandas ir, ka atbrauc tādas zvaigznes ar pasaules vārdu. Attīstās arī tie paši spēlētāji, kuri spēlē latviešu tur, tās komandās arī jaunieši un pārējie spēlētāji. Un mēs arī attīstamies komandas, kuri spēlē pret tām komandām. Mēs šeit zaudējam 10-3 pagājušajā spēlē, bet mēs patronējam to pašu aizsardzību.
redzējām, kā spēlēt vajag to telpu futbolu, tie paši puiši jaunieši. Ja? Tas jābūt. Ļoti labi, ka tas ir. Jā, saprotams, ka ir divas komandas, top komandas un pārējās komandas. Jā. Šitie pārējās komandas, viņi mēģināt, kā pateicam, vajag koncentrēt uz tādiem komandām, jā, un mēģināt būt līdzīgi viņi. Jā. Tas ir labi, ka tādas komandas. Jā. Labi, paldies jums vēl abiem un veiksmīgi atlikušo sezonu. Jā, Vitālij? Ļoti patīkams moments, patīkama ziņa, ka mums atnāk ziņa, ka Edviņš Ošins, kurš mums arī trūka pagājušajā spēlē aizsardzībā, ja, kas ar lielu pieredzi jau 19 gadu spēlētājs ar lielu pieredzi, tas skan ļoti interesanti, bet tā ir. Mūsu komandā tā ir. Mums vidējais vecums 23 gadu komandā. Ja tur nebūtu Broka un Tarasovs, būtu vispār 20. Tas ir labi. Edijs atnāca, viņam rezonanse parādīja, ka nekā viņam tur nav. Viņi domāja, ka jau Rīgas komandai varbūt mēs mēģināsim jau piesaistīt šitie spēlē. Labi, paldies par informāciju, Vitālij. Paldies jums abiem, jā, veiksmīgi atlikušo sezonu. Paldies. Un rīt jums. Jā, veiksmīgi.